augu ģenētikas zinātniskie pirmsākumi saistīti ar zirņu audzēšanu un izpēti jau sirmā senatnē. Cilvēks vienmēr centies vēl uzlabot to, ko piedāvā daba. Šobrīd, piemēram, ļoti svarīgi iegūt tādu zirņu šķirni, kas neizbirtu mehanizēti novācot. Šādas zirņu formas priekuļu selekcijas stacijā jau radītas. Mūsdienu selekcijas uzdevums iegūt augstražīgas šķirnes, kas atbilst lauksaimnieciskās lielražošanas prasībām. PSKP 26. kongresa lēmumos īpaši uzsvērta selekcijas un sēklkopības loma kultūra augu ražības palielināšanā. Priekuļi, vecākā selekcijas stacija Republikā, jau nosvinējusi savu 70. gadskārtu. Visu savu mūžu te kartupeļu selekcijai veltījis lauksaimniecības zinātņu kandidāts Vilis Gaujers, arī 70-gadnieks. Kas gan var būt labāks priekšaugs miežiem kā kartupeļi? Tāpēc vienmēr mieži ir labi sadzīvojuši ar kartupeļiem, un arī šodien jūsu jubilejā veicam. Un arī viss, ka tā jūsu iepriekšējais dzīve un darbs ir tāds kā ļoti labs priekšaugs visiem pārējiem. Jā, arī otrādi. Paldies, paldies, paldies. Vai dieviņ, ka šit jūs esat vesela dārzniecība aplaukīši, mīļie draugi, tā nevar. Vesela dārzniecība. Līdīgi, paldies, paldies, ka tu atnāc, paldies. Priekuļu selekcionāri izaudzējuši daudzas izcilas kartupeļu šķirnes, kas rajonētas pat aiz mūsu republikas robežām un pareizas agrotehnikas apstākļos dod līdz 400 centneru no hektāra. Pat jaunākā no tām Gaujera Astra vēl gaida savu vērtējumu. Viss vienas tāds šķirnes izaudzēšanas process no hibridizācijas līdz šķirnes rajonēšanai ilgst. Tā parasti ap 12 un vairāk gadu. Kamēr šo šķirni, kas izaudzēja hibridu lauciņos, pēc tam pārējie šķirnes salīdzinājums, noskaidrojas viņas perspektivitātes, tad šķirni nodod valsts šķirņu pārbaudei. Tur pārbauda savus 3 gadus vismaz. Pirms tam pārbauda ražošanas apstākļos, pēc tam pārbauda ražošanas apstākļos. Un, kad šķirne attiecīgi jāsavairo, jāuzsāk sēkopība, tad viņi var, kā saka, tikt pie viņas rajonēšanas. Tātad, ja mēs sākam hibridizācijas darbu, mums ir jāskatās apmēram gadus 15 uz priekšu. Ik gadus Republikas lauksaimniecības ministrijā rajonēšanas komisija lemj par jauno šķirņu likteni. Šķirne Astra ražības ziņā standartu pārspēj pa 14 centneri. Cietes procents ir vidēji 3 gados 15,4%. Varētu teikt, ka šķirne cietes satura ziņā atbilst mūsu prasībām. Šķirne samērā stipri slimo ar vīrusu slimībām. Visas vīrusu formas sastādīja 42% no augu kopskaita. Kā pozitīva īpašība jāņem šķirnes ļoti labas garšas īpašības. Mūsu priekšlikums, ka šķirni vajadzētu vairot un izplatīt taisni individuālā sektorā, bet mēs nevaram šķirni ieteikt lielražošanā un viena iemesla dēļ šķirne ļoti stipri mehaniski bojājās plaisā un ir arī šķēlumi un tādi iedobumi. Tas būtu vienīgā negatīva īpašība, kas mums tā liek atturēties no šķirnes ieteikšanas lielražošanā. Ņemot vērā mūsu kartupeļu patriarha piekrišanu par Astru, ka viņa patreiz mūsu apstākļos ir izslēdzama no perspektīvo šķirņu skaita, ar mūsu lielu gandarījumu, ka viņi tiek un tiks varbūt rajonēti kaut kur tālāk uz dienvidiem. Acīm redzot, cienījamies Gaujers Astru ir veidojis un selekcionājis ļoti siltos, skaistos apstākļos, un tāpēc lūk, šajos pēdējos gados viņi neiztur konkursu, bet iztur konkursu kaut kur tālāk uz dienvidiem, kur acīm redzot būs daudz lielākās platībās, nekā tas būtu iespējams Astrai būt mūsu republikā. Tātad rajonēšanas komisijas priekšlikuma projekts ir izslēgt no perspektīvu šķirņu skaita. Ir kāds citi priekšlikumi? Nav. Balsot nevajag. Paldies. Ja viens ir, esi vīlies kaut kur, tad atkal ir kaut kas blakus, kas iepriecina, kas dod kaut cerības. Tāpēc jau strādā ar daudziem materiāliem, nestrādā ar vienu. Ja jau ar vienu strādāt, tad jau būtu, kā saka tā, uzreiz pārņemtu pesimisms un nav vairs nekā. Bet, teiksim, viens iziet no skatuves, aiziet, nedara, tai vietā nāk vairāki citi.
kuriem tad atkal pievērs vērību un audzē, un tā dzīve iet. Katru gadu nāk jauni, katru gadu atkal jauni, un dzīve, kā saka, iet uz priekšu. Jaunas šķirnes veidošana sākas ar mērķiecīgu vecāku augu izvēli, ar putekšņu ievākšanu un ziedu aputeksnēšanu. Katra no šīm sēkliņām tiek izsēta atsevišķi, un katrs augs var kļūt par potenciālu jaunās šķirnes kandidātu. Šķirnes radīšanu pātrina veģetācijas perioda pagarināšana, izmantojot siltumnīcas un mākslīgo apgaismojumu. Pirmie redzamie selekcionāra darba rezultāti ir tikai daži nevisai izcili bumbulīši. Katrs no tiem tiek rūpīgi uzskaitīts un lauka izmēģinājumos pārbaudīts. Labākos un ražīgākos hibrīdu pēcnācējus pavairo tālāk. Ar cik hibrīdiem jāstrādā, lai iegūtu vienu šķirni? Mums jau to hibrīdu ir tūkstošiem un desmitiem tūkstoši. Tā kā mums pašreiz ir visiem tiem 3 selekcionāriem kopā ap 150 000 hibrīdu ir. No cik tūkstošiem vienu hibrīdu var dabūt jaunu šķirni, tas ir nenoteikts jautājums, pavisam nenoteikts. Kādreiz skaitīja, ka 15–20 000 var, tas ir pirms daudziem gadiem. Tagad ārzemes selekcionāri nereti izsaka domu, ka vajadzīgs ir 300 000. Tātad no 300 000 viens tikai būs tas derīgais. Jaunie hibrīdi tiek vispusīgi pārbaudīti uz vietas stacijā, izturība pret vīrusu izraisītām slimībām, galvenokārt lakstupuvi, bet bez tam obligāta prasība ir izturība pret kartupeļu vēzi. Šo pārbaudi būs veids Baltkrievijas auga aizsardzības institūts, kur mēs nosūtam no jauniem hibrīdiem lielu skaitu pārbaudī. Hibrīdus sēklas materiālu, kuriem var sagaidīt pēc viņu izcelšanās izturību pret kartupeļu nematota, mēs nosūtam uz Vissavienības Hematoloģijas institūta filiāli Viļņā. Tā kā redziet, ka cik ļoti izpusīgi šie hibrīdu pārbaudes notiek. Visi šie mērķi, kā saka, jāapvieno selekcionārs ir tas galvenais konstruktors, kas savāc visus datus no visiem, kas pēta dažādas jautājumus, palīgiem visus savāc kopā un apstrādā un tad skatās. Ar laiku ik viena šķirne kļūs mazražīgāka. Tā jāatjauno ar labākas kvalitātes sēklu. Tas noticis arī ar vienu no vecākajām šķirnēm, priekuļu visagrajiem. Šāda novecošana saistīta galvenokārt ar vīrusu izraisīto slimību uzkrāšanos, kas pāriet no paaudzes uz paudzi. No vīrusiem brīva izēja materiāla iegūšanā visradikālākā ir galotņu meristēmas metode. No augšanas punktiem nogriež veselās auga šūnas. Pārnestas mākslīgā vidē, sterīlos apstākļos, tās spēj izveidoties par augu ar stublāju lapām un saknēm. Šis process ilgst 2 līdz 8 mēnešus.
Atveseļotos augus pārstāda siltumnīcā podiņos. Nākamajā gadā iegūtos bumbuļus audzē jau lauka apstākļos. Prakse pierādījusi, ka šādi atjaunots sēklu materiāls dod vismaz par 20 līdz 50% lielāku ražu. Vērtīga lobarības kultūra ir āboliņš. Diemžēl panākumi tā sēklkopībā nav iepriecinoši. Lauksaimniecības zinātņu doktors, selekcionārs Fricis Jansons min šādus galvenos neveiksmi cēloņus. Nevienmēr pievērš vajadzīgo uzmanību tieši āboliņu sēklkopībai. Jo ir tādi pētījumi Vācijā, un mums tādi pētījumi ir tepat mums Skrīveros, ir, kad ražu novācot zaudē līdz 75% bioloģisko ražu, līdz 75%. Un tas ir tāpēc, ka āboliņu sēklu raža ir reizē ar graudaugiem. Un kaut kā tas tomēr ir tā iegājies, un kā likums pirmām kārtām tiek dot kombainu un visu tehniku uz graudaugiem, un pēc tam tikai āboliņu sēklu vāc. Tas ir viens no iemesliem. Nu, otrs, tagad pēdējie gadi bija slikti laikapstākļi, tiešām slikti laikapstākļi. Un tad vēl vispārējā agrotehnika, teiksim, sēja, kopšana, visam jābūt, kas saka, ir izdarīt tā kā vajag, tad arī sēklu varētu. Āboliņu sēklu izaudzēt mēs varam republikā. Kādi uzdevumi šobrīd jāveic āboliņu selekcijā? Mēs galvenokārt, lai būtu raža zaļā masot un sēkla. Tāpēc tās lietas, kaut kā mēģinām savienot. Parasti jau tā diezgan grūti, nu tas ir selekcionāru uzdevums. Parasti, kur ir lielā zaļā masa, tur ir maz sēkla. Un tāpat ziemcietība. Viss tas ir kaut kā jāsavieno, nu to arī mēs darām. Āboliņa sēklas ražība lielā mērā atkarīga no bitēm. Ir pierādīts, ka viena pilnvērtīga bišu saime, kas aputeksnē sarkano āboliņu, dod papildus līdz 70 kg sēklu ražas pieaugumu. Tals rajona sovhoza Valdgale biškopim Auzukalnam ir ap 2000 saimju, kas apkalpo visa rajona āboliņa laukus. Ieguvums arī bituniekiem. Bagāta medus un citu biškopības produktu raža. Graudaugu sēklkopībā specializējusies Stendes izmēģinājumu stacija, ko vada lauksaimniecības zinātņu kandidāts Mārtiņš Belickis. Nu, mēs pašlaik atrodamies pie miežu šķirnes Abavas lauka, kur republikā ar vien lielākas platības sāk iegūt. Šī miežu šķirne ļoti patīk, teiksim, ražotājiem. Un šķirnīt ir tā, ja šķirne ir laba, jebkurš saimniecības vadītājs, jebkurš speciālists to šķirni atradīs vienalga, kur ar viņu aug. Varbūt Krasnodarā, varbūt kādā citā apgabalā, bet katrā ziņā viņi atradīs. Nu, viņa ieraudzē arī Pleskavas apgabalā, viena no pirmajiem, kas pie mums atgriezās. Iedomājieties, Karelijas autonomā republikā ir rajonā šī šķirne, pat Tatārijā. Nu, tas, es domāju, mums ļoti patīkam, ka viņi ir pārspējis tās vietējās šķirnītes. Stacijas kolektīvs savas darbības 60 gados izaudzējis vairāk nekā 40 dažādu lauka kultūru šķirnes, kas dod par 15 līdz 20% augstākas ražas. Republikas uzdevums pārtikas programmas īstenošanā ik gadus ražot 2,1 līdz 2,2 miljonus tonu graudu. Jubilejas reizē tuvi un tāli ciemiņi pateicas stendeniekiem par paveikto, īpaši atzīmējot panākumus miežu selekcijā, kas gūti valsts prēmijas laureātes bioloģijas zinātņu kandidātes Inas Belickas vadībā. Lūk, kā Abava vērtē Tals rajona Ļeņina kolhoza priekšsēdētājs Imants Brauvers. Patreiz ļoti perspektīva šķirne ir Stendes selekcionāri izaudzētā mieža šķirne Abava. 3-4 gadu laikā mēs esam pavairojuši šo šķirni un jau
vairāk kā 700 hektāros audzējam, un jau 83. gadā varēsim nodrošināt visas savas reģionu saimniecības ar šo lielisko perspektīvo miežu šķirni, jo pieprasījums pēc šīs šķirnes ļoti liels. Labas augšanas apstākļos abavas raža pārsniedz 50 centneru no hektārā. No miežu šķirnēm ir rajonēti jau no 1952. gada šķirne maja. Redziet, no 52. gada līdz 82. gadam vajadzēja paiet šiem 30 gadiem, lai izveidotos tādu šķirni, kas ir pārāk. Es domāju, ka tādā metodē mēs strādāt nevaram. Mums ir uzdevums tāds, ka šķirnei jādod, jaunai šķirnei vajadzētu nākt pēc kādiem 8 līdz 9 gadiem. Lauksaimnieciskā lielražošana izvirza aizvien jaunus uzdevumus arī rudzu selekcijā. Pat labam to koplatības republikā ir nepietiekamas. Šķirnes, garstiebrainas un veldres neizturīgas. Saimniecības rudzus audzē arvien negribīgāk. Selekcionāriem jārada jaunajiem ražošanas apstākļiem piemērotas šķirnes. Varbūt visām prasībām atbildīs jaunā šķirne ārupe, kuras izmēģinājuma cikls tuvojas nobeigumam. Tās radīšanā piedalījies rudzu selekcijas patriarhs, lauksaimniecības zinātņu kandidāts Jānis Lindermanis. Varbūt visražīgāko, visizturīgāko, vispiemērotāko šķirni radīs viņa gaitu turpinātāja Edīte Lielbārde. Pēc Lauksaimniecības akadēmijas beigšanas viņa pārņēmusi rudzu selekcijas darbu Priekuļos. Pirmais patstāvīgā darba pavasaris. Daba tik viegli nepakļaujas cilvēka gribai. No milzīgās formu dažādības, kas veidojas krustošanas rezultātā, nepārtraukti jāatlasa labākais, vērtīgākais, zemniekam vajadzīgais. No kā tad atkarīgas selekcionāra sekmes? Protams, no zināšanām un prasmes. Taču nemazāk tās nosaka gribas spēks, neatlaidība un pacietība. Pacietība mūža garumā.